Vieni meli ved pie otriem, viena patiesība ved pie nākamās. Pēdējo, drīz jau 2 gadu laikā, visa cilvēce ir nonākusi situācijā, kad meli, lieli meli, ir acīm redzami, un tomēr daudzi izvēlas sekot melu varā. Kādēļ viņi to dara? Viena no pamatatbildēm ir tādēļ, ka tas ir izdevīgāk. Cilvēki, kas šobrīd izvēlas darīt absurdas un neprāta lietas, neapzinās, ka sekodami korupcijas varā un pildot noziedzīgus rīkojumus, viņi slēdz darījumu ar garīgās pasaules dēmoniem, velnu un sātanu. Nav brīnums, ka tie, kas seko meliem, turpina degradācijas ceļu. Nāk prātā kādi atklāsmes grāmatas vārdi, kas atrodami 22. šīs grāmatas nodaļā. Tur pravietiski ir sacīts, ka pienāks dienas, kad tiks paziņots netaisnais, lai dara vēl netaisnību, nešķīstais, lai grimst vēl nešķīstībā, bet taisnīgais, lai dara arī turpmāk taisnību, svētais, lai pastāv arī turpmāk svētumā. Kas gan to būtu gaidījis, kad cilvēce ir tik ļoti kritusi, ka šobrīd to, kas ir labs, sauc par ļaunu, un to, kas ļauns, atzīst labu esam. Cilvēkiem ir jāsaprot, ka mēs dzīvojam laiku beigās. Šajā laikā ik viens no mums izdara izvēli, vai nu sekot Dievam, vai tā pretiniekam, vai sekot patiesībai, vai arī melu varām. Dievs ir apsolījis: redzi, es nāku drīz, un mana alga līdz ar mani atmaksāt ikvienam pēc viņa darbiem. Dievs solītos savā laikā piepildīs, un kas Dievu meklē un viņam uzticās, tie netiks pievilti. Tie spēs izturēt šos laikus un pastāvēt uzticīgi patiesībai un Dievam līdz pat nāvei. No ļaunuma progresa un dominances nav jābaidās, kas ir taisnīgi, godīgi un sirdsapziņas cilvēki. Tie izturēs šos laikus ar Dievu palīdzību. Turklāt ir jāapzinās, ka vistumšākie laiki vēl priekšā, un vistumšākais laiks ir pirms rītausmas.